Tātad, kas ir coachings un ko vispār sagaidīt šodien no mūsu webināra? Kādām tēmām es pieskaršos? Pats pirmais, kas ir coachings, tā būtība un galvenie principi, kā arī iedošu jums ieskatu, ar ko atšķirās coachings no citām nezinu, virzieniem, tādiem kā mentorings vai konsultēšana vai terapija. Tur tiešām ir vērtīgi atpazīt un saprast, kāpēc, jo no jūsu jautājuma vai no jūsu kolēģa vai kāda drauga jautājuma būs atkarīgs, no kāda speciālista iet. Coachings nav panaceja, un ir svarīgi saprast, kad pie kāda speciāla griezties. Tad paskatīsimies un iedošu sagatavoju arī tādus zinātnē balstītus ciparus, ko coachings dod gan individuālajā attīstībā, gan arī organizācijās. Iedošu pāris cipariņus un arī ieskatu, ar kādiem jautājumiem vai kad coachings var palīdzēt gan individuāli, gan komandām. Un beigās esmu sagatavojusi jums arī trīs instrumentus, kurus jūs varat un uzreiz paņemt sev un sākt lietot vai nu šodien, vai nu jau rīt, gan individuāli, gan arī ar jūsu komandu, ja gadījumā jums tāda ir. Mani tad sauc Laila Snidzāne, un es vādu brīnišķīgu mācību centru MetaCoach. Ja jums nav slinkums, ierakstiet arī lūdzu čatā, kas jūs esat, no kuras nozares, ar ko nodarbojaties, lai es varētu arī saprast manus piemērus, nu, tā mērķēti jums dot. Nezinu, tur strādāju tādā un tādā jomā, vadu cilvēkus, vai tur interesējos tikai par savu pašattīstību. Iedodiet man tādu kā virzienu, kurā runāt. Es ikdienā gan vadu mācību centru un arī apmācības kočus mēs apmācam, gan arī pati esmu kočs. Līdz ar to es esmu praktizējošais treneris. Es ikdienā strādāju pārsvarā ar top vadītājiem, jeb augstākā līmeņa vadītājiem. Viens tāds projekts, ar kuru es tiešām ļoti, ļoti lepojos. Pāris gadus atpakaļ mēs ar kolēģiem esam vinnējuši iepirkumu valsts kancelējā un šobrīd sniedzam coachinga pakalpojumus publiskā sektora top vadītājiem, sekretāriem, sekretāru vietniekiem, departamentu vadītājiem. Līdz ar to palīdzam un ir tāds mūsu ieguldījums mūsu sabiedrības attīstībā. Fantastiski cilvēki, tiešām prieks tur būt. Bet ne tikai strādājam, mēs arī ar citām organizācijām. Šobrīd pēdējos gados ir vien populārāk ir kļuvis vai nu apmācīt vai algot iekšējo koču cilvēku, kuram ir amatā aprakstā palīdzēt, atbalstīt citus darbiniekus, vai arī piesaistīt ārpakalpojumu. Tā mēs strādājam ar pāris organizācijām, un tur arī tas ir sava veida, ziniet, gan tāds bonus darbiniekiem, ka viņi var nākt un ar koču runāties, gan arī labotības varbūt plāna sastāvdaļa, jo tie jautājumi, ar kuriem var griezties, ir ļoti, ļoti dažādi. Šodien arī pastāstīšu, kādi tie varētu būt. Es pati nāku no biznesa vides. Vairāk kā 20 gadus es biju biznesā, vadīju dažādas komandas, gan mazumtirdzniecībā, gan loģistikā, gan e-komercijā. Un pa šiem gadiem es sapratu, ka jebkurā organizācijai, tīpaši vadītājiem, pamata prasmes ir tieši komunikācija un spēja vadīt komunikāciju ar citiem cilvēkiem. Jo tu vari būt mega liels eksperts, mega liels profesionālis, bet ja nav šīs zināšanas, tad patiesībā ir ļoti, ļoti grūti. Sveiks, Laura! Prieks, ka pievienojies! Kā es jau minēju, tad šīs prasmes mēs gan izmantojam paši, gan dalāmies dāsni ar citiem cilvēkiem, piedāvājot apgūt šo profesiju, kas ir coach jeb spējraisis. Latvijas profesiju klasifikatorā ir izaugsmes veicinātājs tāda profesija, bet man ir jāsaka, ka uz kursiem un tādām lielām programmām nāk ne tikai cilvēki, kas vēlās kļūt par profesionāliem coachiem. Tādi ir pēc statistikas gan mūsu skolā, gan arī citās 10 līdz 20%. Pārējie nāk priekš sevis.
lai augtu pašpersonīgi, un vai arī, lai iemācītos vadīt komandu, darīt to efektīvāk un iedvesmot un motivēt labāk. Tas ir mans gadījums. Tā es nokļuvu coachingā. Bet kas ir coachings pēc būtības? Coachings pēc būtības ir atbalsta veids, psiholoģiskā atbalsta veids, tāpēc to diezgan bieži jauc ar psihologa darbu, tomēr tur ir sava specifika. Ierakstiet, lūdzu, čatā, Lauri, tu nē, uzmanīgi ar ceļu. Vai jums kādreiz ir bijis iespēja būt pie koča kā klients vai izmantojāt koča pakalpojumus? Nu, tad ielieciet plusiņu, ja ir būts, mīnusiņu, ja nav būts. Vai jums tā pieredze ir bijusi? Tas ir, kā jau minēju, psiholoģiska atbalsta veids, un tur ir tādi trīs, es teiktu, pilāri. Viens ir apzinātība. Coach palīdz ar jautājumu, ar dažādu instrumentu, tehniku, atgriezeniskās saites paņēmieniem, palīdz cilvēkam celt apzinātības līmeni, jeb es saprotu, kas es esmu, kur es esmu un kur es vēlos virzīties. Un es saprotu, kas es neesmu, kas mani nemotivē, vai kādas lietas man vairāk neapmierina. Caur šo tādas kā acis vaļā, cilvēks saprot savu potenciālu. Tas ir otrais tāds lielais pīlārs. Mums katram iekšā ir savs iedzimts enerģijas līmenis, savs iekšējais potenciāls. Un daži to izmanto mazāk, daži vairāk. Tur ir savs pamatojums. Mūsu vidē ir milzīga nozīme, cilvēkiem mums apkārt ir milzīga nozīme. Un tomēr caur apzināšanos, caur pašizpēti mēs saprotam, kādi ir mani talanti, kādas ir manas stiprās puses. Un šo apzinoties, mēs sākam šīs lietas pamanīt un izmantot. Varbūt tas ir pamanījuši, kad reizēm tu gribi kaut ko iegādāties, es nezinu, sarkanu telefonu vai kaut kādu mantiņu. Un pirms tam likās, ka tādu mantu nav. Vai tādu lietu ļoti grūti atrast. Kā tu tikai iedomājies, ka tev to vajadzētu, tev pasaule sāk piegādāt šīs lietas. Un tad tas notiek ar potenciālu izmantošanu un atklāšanu. Kā tikai mēs saprotam, kas ir mūsu spēcīgā un stiprā puse, tā sāk parādīties iespējas, mēs sākam pamanīt tās iespējas, kur šo potenciālu izmantot. Un līdz ar to tā izaugsme sanāk tāda ļoti mērķtiecīga un tā kā mums vajag. Mēs pārstājam būt tādi dzīves vadīti un sākam ņemt to dzīvi savās rokās un mainīt savu dzīvi tā, kā mums gribētos. Un viss tas ir balstoties uz trešo pīlāru - mērķi. Mērķi. Coachings ir par un ap mērķiem. Mērķi var būt ļoti dažādi, sākot no materiāliem. Nezinu, gribu dubultot savu algu, gribu nopirkt mašīnu, gribu māju, gribu miljonu, jebko. Līdz pat garīgiem mērķiem. Vēlos kļūt laimīgāka persona. Vēlos augt garīgi, attīstīties, pilnveidoties un tā tālāk. Ja? Tie mērķi var būt ļoti, ļoti dažādi. Un viss tas ir iespējams tikai pie trīs tādiem lieliem nosacījumiem. Viens ir partnerattiecības. Coachings ir ļoti radošs process. Jā, tur ir sava struktūra un jā, ir kaut kādi secīgi soļi. Tomēr, kāpēc tas ir radošs? Jo tā partnerība un tā kā atbalsts notiek pamatojoties uz to, kas ir nepieciešams šobrīd. Un coach ir tas burvis, kas piemeklē jautājumus, piemeklē instrumentus, kā man tam cilvēkam palīdzēt. Man pašai ļoti uzrunā tāds jēdziens kā klienta orientētība, jeb es piedāvāju savam klientam maksimāli to, kas viņam ir nepieciešams šajā konkrētajā brīdī. Un ticiet man, tas pieprasījums var mainīties. Man pašai šogad ir gadījies, un divas reizes ir bijis gadījums, kad viens un tas pats cilvēks, un tagad divi cilvēki atgriezās pēc kaut kāda laika. Divas dāmas, abas bija vairākus gadus pirms tam sadarbībā ar mani, un šogad viņas atnāca vēlreiz.
mainījās apstākļi, mainījās pieprasījums, un man bija ļoti liels gandarījums redzēt, kā šie cilvēki auga kā personas šo gadu laikā. Otrais tāds ļoti svarīgs nosacījums ir pašatklāsme. Nav iespējams pie koča dabūt rezultātu, ja es neesmu gatavs atklāties, ja es neesmu gatava ieskatīties nu, tā godīgi sevī un atbildēt godīgi sev uz šiem jautājumiem. Protams, ir kaut kāda nu, tāda cilvēciskā kautrība, un katram savs temps, kā mēs veidojam attiecības ar citiem cilvēkiem, cik ātri vai lēni mēs sākam uzticēties. Coach parasti ir apmācīts, kā ātrāk šo procesu veidot, kā šo kontaktu ātrāk veidot. Un tomēr pat, ja ziniet, pat ja kādreiz tu esi saņēmis kaut kādu jautājumu, pat ja tu negribēji atbildēt, ja jautājums bija trāpīgs, ja jautājums bija spēcīgs, tad tu nepārstāsi domāt. Tas process coachingā notiek ne tikai sesijā. Es pat teiktu, ka lielākais process notiek aiz sesijas, kad mēs sākam apzināties, kad mēs sākam sev atbildēt uz jautājumiem, kad mēs sākam pamanīt kaut kādas lietas. Un trešais tāds svarīgs nosacījums ir mērķtiecīga attīstība. Coachings nav tikai par parunāšanos, tas tiešām ir par to, ka mēs ejam mērķa virzienā, mēs vēlamies augt, mēs vēlamies tos mērķus sasniegt. Un mēs esam gatavi reizēm arī nedaudz vairāk kaut ko izdarīt, vai vairāk piepūlēties, vai vairāk sevi ieskatīties, izkāpjot no sava ikdienas rutīnas skrējiena. Tas ir par coachingu šobrīd. Ja ir kaut kādi jautājumi, tad droši rakstiet čatā. Es palīdzēšu ar atbildēm. Coachinga galvenie principi. Paturpinot šo tēmu, klients ir eksperts. Un tā ir tā lielākā atšķirība no citām disciplīnām. Ja citās disciplīnās eksperts ir konsultants, mentors, terapeits, psihologs, kādas tur vēl profesijas ir, tad coachingā un tikai coachingā klients ir eksperts. Jeb ir viens tāds pamatpieņēmums no Miltona Eriksona. Cilvēkam jau ir visi viņam nepieciešami resursi. Respektīvi, jūs jau kaut ko vēlaties, un ja jūs to vēlaties, jūs varat to sasniegt, jo jums ir visi nepieciešami resursi. Ko tas nozīmē? Ja jums nav nauda, tad jums ir kaut kādi citi resursi, piemēram, laiks vai zināšanas, vai vēl kaut kas, ko jūs varat apmainīt pret naudu un dabūt to, kas jums ir nepieciešams. Resursi ir aizstājami. Ja jums kaut kas vēl nav, tad jums ir iespēja šo iegūt, un visas atbildes patiesībā ir jau mūsos. Tad, kad es, piemēram, domāju par to, vai man darīt to vai to, atteikties no šī vai neatteikties, ieplānot šo vai neieplānot. Ja? Man tā kā ārēji izpausme ir, ka es nezinu, bet patiesībā šobrīd jau neirozinātnieki ir pierādījuši, ka mūsu smadzenes zina atbildes daudz ātrāk nekā mēs spējam to apzināties un izteikt vārdos. Saliek tur dažādas lietiņas uz galvas un tad mēra mūsu smadzeņu aktivitāti, un man ir jāsaka, ka pat līdz pāris sekundēm ātrāk mūsu smadzenes zina atbildi, un pēc tam mēs vienkārši cīnāmies pret to atbildi. Man pašai bija tāds ļoti labs piemērs. Mēs ar kolēģi sēdējām un vajadzēja pieņemt lēmumu. Tādu elementāru, bet es nezinu, man bija tik grūti pieņemt viņu. Šāds vizuāls vai šāds vizuāls. Mēs taisījām kartiņas metaforiskās. Un tad viņš saka, Klau, es tev piedāvāšu vienu lietu. Es saku, jā, es esmu gatava, lai tik ātrāk pieņemtu lēmumu. Viņš saka, es metīšu monētu. Ja būs cipars, tad mēs ņemam šo. Ja būs tas ērglis, tad mēs ņemam šo. Es saku, fantastiski. Beidzot, kāds cits nees pieņems to lēmumu. Viņš met, tā kā es iedomājos, pie kuras pusītes, kurš vizuāls, viņš met un izkrīt tas ģerbonīts. Un man pirmā reakcija ir, nē, es gribēju cipariņu. Jūs saprotat, man jau bija patiesībā iekšēji lēmums pieņemts. Es tikai kaut ko cīnījos un ņēmos un tērēju laiku. Tā kā mēs vienmēr esam savi
savas zinas, tā kā dzīves eksperti. Neviens cits cilvēks nezina mūsu pieredzi, mūsu dzīves pieredzi, mūsu bērnību, izglītību, emocijas. Tikai mēs zinām. Līdz ar to neviens nevar mums iedot tāpat tiešām kvalitatīvu padomu attiecībā uz mūsu dzīvi. Un coachingā tas ir pirmais, ar ko mēs vienmēr cīnāmies pirmajās pāris mācību moduļos, jo mēs esam tik daudz pieraduši dot padomus ikdienā, pa labi, pa kreisi. Jūs pavērojiet sevi. Mums kaut ko prasa, mums ir gatava atbilde, bet viņi ir atbilde no mūsu dzīves, no mūsu pieredzes. Viņa tam otram cilvēkam var absolūti nederēt. Man patīk ļoti viena bilde, kur stāv zvēriņi ezera krastā. Un ezerā žirafe stāv. Nu, tā kā žirafē līdz šejienai ūdens. Un žirafīte saka, nāciet, nāciet, te ir labi. Krastā stāv zaķīši, ezītis, ja, respektīvi viņi tur noslīgtu. Ja, un tā ir padomu būšana. Mēs uzticamies klientam, un mēs zinām, ka viņš atradīs savu atbildi. Otra tāda svarīga lieta un princips ir fokus uz nākotni. Coachings ir par šodien un uz nākotni. Šodien un uz nākotni. Coachingā mēs nekad neejam uz pagātni. To dara terapeiti, to dara citi speciālisti, kuriem ir atbilstošas zināšanas un prasmes un instrumenti ar to strādāt. Coachingā ir pamatpieņēmums tāds. Nav svarīgi, kas ir bijis tavā dzīvē, ja vien tā nav trauma, kas absolūti tevi nobloķē, tu vari tam tikt galā un tu vari sasniegt visu, ko tu vēlies. Protams, tam starta pozīcijai šodien ir nozīme, ja, kur mēs atrodamies šodien. Nu, vai nu es esmu šeit, vai nu šeit, vienkārši tas ceļš būs garāks vai īsāks. Bet pamatā nav svarīgi, ja es gribu, es varu sasniegt. Trešā, vaicājošā pieeja. Ja mēs neesam eksperti, ja klients ir eksperts, tad kā mēs varam vadīt sarunu? Tikai caur jautājumiem. Pie tam jautājumi ir atvērtie. Slēgtie jautājumi ir jautājumi, kas paredz divas atbildes. Jā vai nē, melns vai balts. Ziniet, mammas slēgtos jautājumus brokastīs uzdot. Protams, tā ir manipulācija. Tu ēdīsi olas vai putru? Ja? Nedod Dievs atvērt to jautājumu, kāds uzdod, ko tu ēdīsi brokastīs. Nu, protams, ka nē, bet coachingā mēs cenšamies atteikties no slēgtiem jautājumiem, jo caur slēgto jautājumu mēs pēc būtības dodam padomu un ierobežojam cilvēku savā atbildē. Līdz ar to tā prasme, ko mēs attīstam mācībās, ir atvērtie jautājumi. Jautājumi pēc savas atvērtības arī var būt dažādi, teiksim, dažādas atvērtības pakāpes, bet jums mājas darbs. Šodien un arī tuvākās pāris dienas pasekojiet sev līdzi tāds kā apzinātības treniņš. Katru reizi, kad jūs uzdodat kādu jautājumu mājiniekam vai darbā, padomājiet, vai tas ir slēgts vai atvērts. Respektīvi, vai tur jautājumā jau ir integrēta atbilde vai nav. Un, ja ir slēgts jautājums, tad vienkārši atstājieties un pārfrāzējiet. Ja? Piemēram, vai tu jau uztaisīji atskaiti? Tas būs slēgts jautājums. Jā vai nē? Ko tieši jūs uzzināsiet? Jā vai nē? Un viss. Ja jūs gribat uzzināt, ja jums ir tā kā pārliecība, ka vēl nav, ja, jo vēl nav atsūtīta, tad jūs patiesībā tikai tērējat laiku. Daudz efektīvāks jautājums būs, klausies, kādā statusā ir atskaita šobrīd? Ja, un viss, un cilvēks jau pastāstīs, viņam nebūs iespēja atbildēt ar jā vai nē, vai normāli, kā to dara latvieši. Ja? Viņam nāksies jums nedaudz izvērstāk pastāstīt. Un ceturtais princips ir partneru attiecības. Coaching klients ir līdzvērtīgi partneri procesā. Coacha atbalsta, tomēr nepārņem atbildību par rezultātu. Un tas ir ļoti svarīgi. Visgrūtākais ir tā kā palīdzēt, bet negribēt palīdzēt. Jo kā tikai mēs gribam palīdzēt cilvēkam, mēs sākam iesaistīties procesā, sākam dot padomus un dziļi pārdzīvot par šo, vai arī ieguldīties pa daudz.
Katrs cilvēks un tikai viņš vai viņa ir atbildīgs par savu dzīvi. Neviens cilvēks, izņemot vecākus par bērniem līdz 18 gadu vecumam, nav atbildīgi par otru cilvēku. Un tas ir arī diezgan tāds grūti pieņemt, bet tad, kad to pieņem, tad mēs atdodam cilvēkiem brīvību, izvēles brīvību. Tā kā šis ir tas. Un no šiem pamatprincipiem tad arī veidojas tā atšķirība ar citām attīstības metodēm. Coachings ir par nākotnes mērķiem, par jautājumiem, par to, ka klients ir aktīvs, ka viņš pats domā, ka viņš pats meklē risinājumus, pats dara, un par to, ka tas rezultāts tiek sasniegts caur pašatklāšanos. Konsultēšana attiecīgi ir par kaut kādu problēmu risināšanu, un šeit jau tā eksperta loma ir tam konsultantam, kas sniedz šo pakalpojumu. Viņš dod padomus un potenciālos risinājumus. Un klienta loma ir informācijas saņēmējs, nu, sākumā arī devējs. Iedod kaut kādu informāciju, konsultants izanalizē un iedod gatavās atbildes, gatavo risinājumu. Vai tas tiks ieviests vai nē, tas ir cits jautājums. Terapija ir par pagātni. Skatieties, coachings ir par šeit un uz nākotni. Konsultēšana ir par arī šeit, kas ir tagad un uz nākotni, bet terapija ir par tagad un uz pagātni. Un te jau tiek dziedinātas traumas, speciālists analizē, piedāvā dziedināšanas prakses, un tad klients ir tas pacients, kas ir šajā procesā, un rezultāts ir emocionālā dziedināšana. Ziniet, katrai situācijai ir savs speciālists, un te vajadzētu tiešām saprast, kas man dotajā brīdī ir vajadzīgs. Man ir jāsaka, ka man ir vairāki klienti, kas iet gan uz coachingu, gan uz terapiju. Šādā gadījumā abiem diviem speciālistiem ir jābūt informētiem, ka ir vēl viens speciālists šī cilvēka dzīvē. Un man ir jāsaka, ka tad rezultāts ir tāds ļoti foršs, jo cilvēks gan izstrādā un emocionāli dziedinās par savu pagātni, gan arī iet uz priekšu. Svarīgi, lai tas ir viņam nepieciešamajā tempā. Un kad tad ir ideāls tieši coachingam? Ja, kad izvēlēties tieši coachingu? Ne konsultāciju, ne terapiju, bet tieši coachingu. Pirmā lieta ir vai nu kaut kāda neskaidrība par mērķiem vai virzienu, vai nu vispār nezinu, ko gribu. Man šobrīd ir viens tāds klients, kurš atnāca, izmantoja iespēju, organizācija piedāvāja iespēju apmeklēt coachu, bet viņš īsti nezina, ko viņš grib. Kaut ko grib, bet nezina. Un tas arī ir pašatklāsmes un izpētes process, kas es vēlos būt pēc, piemēram, gada, 2 vai 5. Ir arī cilvēki, kas, piemēram, kaut ko grib, bet viņiem nav ne jausmas, kā to sasniegt, vai arī ar kādu soli sākt, vai kur meklēt tos nepieciešamos resursus. Vai arī tie virzieni varētu būt ļoti daudz, kuru tad izvēlēties. Starp citu, viena no bēdiņām mūsdienās ir vēlme darīt visu vienlaicīgi. Ja, tā tas nenotiek. Reizēm arī safokusēšanās ir coaching jautājums. Pārmaiņu vadība gan organizācijās, gan individuāli. Man pavasarī un vasarā bija viena dāma, kura vadīja pārmaiņas savā dzīvē. Respektīvi, viņa agrāk bija vidējā līmeņa vadītājs, bet viņu paaugstināja un viņa nokļuva līdz augstākā līmeņa vadībai, pieņēma šo izaicinājumu. Un, ziniet, nenotiek tas dienas laikā. Ja, nenotiek. Vidēja līmeņa vadītājiem un augstākā līmeņa vadītājiem ir dažādas kompetences, dažādi domāšanas veidi, dažādas stratēģijas jāpielieto, un tie ir 2 dažādi cilvēki. Un, respektīvi, viņa atnāca pie manis, lai es palīdzētu viņai šo posmu piedzīvot efektīvāk, līdzsvarotāk un tikt galā ar viņas iekšējām pretestībām,
Nu, tā kā, lai tas neizvērstos uz gadiem. Ja, mēs strādājām ar viņu, ja es nemaldos, no maija, un mēs tagad septembrī satikāmies pēdējo reizi, atvadījāmies, un viņa teica, ka viss paldies, man bija labi, palīdzēja, un tagad es tikšu galā pati. Ja, tā kā arī organizācijās tiek plānots kaut kādas reorganizācijas vai kaut kas notiek, arī varbūt pieaicināts kočs. Komunikācijas problēmas. Man kolēģei šobrīd arī ir vairāki klienti, kam ir komunikācijas problēmas. Tas ir nu, tā kā viņas kaut kā jājams zirdziņš. Man ir jāsaka, ka koči arī reizēm specializējas, vai pie viņiem nāk kaut kādi konkrēti cilvēki ar konkrētiem jautājumiem. Es šajā jautājumā strādāju ar vienu komandu, jaunu saliktā komanda, divas organizācijas apvienojās. Un, ziniet, sanāk vadītāji no divām dažādām organizācijām, un viņiem ir jāiemācās strādāt kopā. Nu, tur paiet laiks, un tad, attiecīgi, es esmu tas atbalsta punkts, kas viņiem palīdz sameklēt tos instrumentus un tos paņēmienus, kā to izdarīt. Talantu attīstība, vai nu pašizpētes procesā, piemēram, individuāli, vai nu komandas līmenī, tad, kad tiek apkopoti komandas talanti. Un tiek sastādīta tāda kā karte nominālā, un mēs varam šos talantus izmantot. Un skatieties, coachings nav tikai par to, ka es jau minēju, ka es atnāku, parunāju, vai arī, piemēram, tur kaut ko pādaru. Daži koči izmanto arī, nu, piemēram, Marīnes redzu, liek mak metodas, jeb metaforiskās asociatīvās kartītes, fantastiski strādā. Jā, sesija beidzas, un klientam sākas īstais darbs. Jo parasti katra coaching sesija noslēdz ar apņemšanos. Es līdz nākamajai coaching sesijai izdarīšu to, to un to. Un tiešām tāds solījums, pat ne coacham, sev solījums, ka es to izdarīšu. Novērtējums, cik man ir liela pārliecība, ka es to izdarīšu. Ja pārliecība nav, tad kā es varu sevi atbalstīt, kad coach nav blakus, lai tomēr to izdarītu? Es daru, kaut kas sanāk, kaut kas nesanāk. Ja? Es mācos, notiek pašrefleksija, un es atgriežos pie koča ar kaut kādu rezultātu. Reizēm ir izdarīts viss, reizēm ir izdarīts tieši nekas, un nākamā sesija sākas ar atskatu, kas ir izdevies, kas nav izdevies, kādi ir novērojumi, kādas ir atziņas, pateicoties kam izdevās vai neizdevās. Ļoti bieži, tad, kad mēs ejam kaut kādā nezināmā laukā, izpeld laukā mūsu iekšēji blusa starakāda, viss, kas mums tur galvā dzīvo. Mēs mēdzam sevi sabotēt labāk nekā kāds cits varētu to izdarīt, ja? Un parasti šajā procesā visas šīs lietas arī parādās, un tad var parādīties arī kaut kādi papildus jautājumi. Piemēram, viens no maniem terekāniem, kurš šobrīd jau, paldies Dievam, arvien vairāk zaudē pār manu spēku, ir tāds limitējošais uzskats attiecībā uz naudu. Varbūt atpazīsiet sevi. Lai daudz pelnītu, ir daudz jāstrādā. Ir tāds dzirdēts, ja? Ciest nevaru, ienīstu. Jo tas nozīmē, ka, ja es vēlos kaut kādu dzīves līmeni, manas smadzenes automātiski sāk ģenerēt darbus, un es dzīvoju pārslodzē. Tas absolūti nav palīdzošs, nu, tāds kā domu gājiens, ja es vēlos nedaudz vairāk nekā man ir. Jo tas nozīmē, ka es atkal veltīšu vairāk uzmanības. Vai jums ir kaut kādi tādi iekšēji blusu starakāni, kas jums kaut kādas lietas traucē darīt? Ierakstiet lūdzu čatā, kas ir jūsējais. Tur var būt jebkas, nezinu, sākot ar attieksmi pret pretējo dzimumu, ja, kādi tur āži un viss kaut kas, beidzot līdz naudas lietām. Ar naudu saistīt ļoti daudz barjeras. Piemēram, godīgu ceļu lielu naudu nenopelnīs arī. Tā kā tur var būt ļoti, ļoti daudz. Un šie arī tie jautājumi, kas parādās coaching sesiju laikā.
Un ar tiem arī koči ir apmācīti strādāt, jo reizēm tu tiec galā ar vienu šādu blusiņu iekšējo, un tas process norisinās daudz, daudz ātrāk. Gaidīšu jūsu blusas čatā, bet es tikmēr turpināšu. Kad coachings tiešām nav piemērots un kad ir jāmeklē citi risinājumi. Pirmkārt, akūtas krīzes situācijas. Coachings ir par to, ka klients ir eksperts, mēs uzdodam jautājumus un dodam telpu cilvēkam izdomāt un pašam iztestēt, kas sanāk, kas nesanāk. Līdz ar to viņam tā pieredze tiešām ir unikāla un balstīta tieši viņa vajadzībās, prasmēs un īpašībās. Līdz ar to viņa paliek uz mūžiem. Bet ir situācijas, kad šis nav piemērojams. Piemēram, kaut kādas krīzes, pandēmija sākās, karš, kaut kādas lietas, ko mēs piedzīvojam pirmo reizi dzīvē. Neviens nav eksperts, un tagad iedomājieties, atcerieties pirmās pandēmijas dienas. Un, kad sāka viss klupēties ciet, komanda ir jālaiž mājās, biznesa arī ir jāuztur. Es tieši tajā momentā vadīju vienu komandu, un es arī nezinu, ko darīt. Un, ja es tajā momentā sāktu pielietot coaching instrumentus, kurus es ļoti veiksmīgi pielietoju pirms tam, un sāktu prasīt, kolēģi, kā jums šķiet, ko mēs varētu tagad darīt, lai atrisinātu šo krīzi? Ja, es domāju, ka mēs būtu bankroti jau pēc nedēļas. Man vajadzēja uzņemties to direktīvo vadības stilu un teikt, tā, klausies, tu dari šo, tu dari šo, tu dari šo, rīt tu iznāc darbā, tu nē, ja, un uzņemties to vadību. Respektīvi, uzņemt to tā kā konsultanta lomu un bez jautājumiem, bet direktīvi iedot tās atbildes. Ja. Risinājums ir vajadzīgs tagad. Pat ja ir nepareizais, jebkurš risinājums dot cilvēkam tādu kā iekšējo mieriņu, jo krīzes situācijās, kas ir vistrakākais? Nevis pati krīze, bet tas, ka cilvēks nezin, kas būs. Kopumā man ir jāsaka, ka spēja turēt nenoteiktību ir viena no mūsdienu superspējām un prasmēm. Pat, ziniet, negribēt zināt. Es pat teiktu tā, jo neviens nezina, kas būs rīt. Rīt var sākties kārtējā pandēmija vai vēl kaut kas, ko mēs pat nevaram iedomāties. Ja? Ne, jebkas. Ja? Mums ir jāspēj fokusēties uz šodienu un tomēr darīt lietas un spērt tos soļus, kas ir vajadzīgi nākotnes uzturēšanai. Otra lieta, kad galīgi nebūs derīgs. Tehniskās ekspertīzes trūkums. Respektīvi, tad, kad problēma ir nevis tajā, ka cilvēks neko nedara vai kaut kādās īpašībās vai viņa nezināšanā par saviem talantiem vai vēlmēm, bet tajā, ka nav kaut kādas konkrētas specifiskas prasmes. Ja cilvēks nezina, kas ir, piemēram, kā lietot mākslīgā intelekta kādu rīku, bet viņu vajag, tad, coach, ko viņš var palīdzēt? Viņš var uzdot jautājumus, kur tu vari to apgūt? Ja, ir daudz ērtāk uzreiz sameklēt speciālisti, kas palīdzēs koncentrētā veidā to apgūt un uzzināt. Vēl, kad nederēs, ir psiholoģiskās veselības problēmas. Jā, es jau minēju, ka jebkurš cilvēks neatkarībā no viņa pagātnes var sasniegt jebko, tomēr ir slimības. Diezgan tabuēta tēma mūsu sabiedrībā. Man ir liels prieks, ka šis jautājums patiešām sāk parādīties arvien biežāk un par to sāk runāt. Ir slimības, un mentālā slimība ir tieši tāda pati slimība kā saaugstēšanās, iesnas, lausta roku un tā tālāk. Ja? Un kautrēties par to tiešām nevajadzētu, bet vajadzētu iet pie ārsta, kas ir apmācīts šo slimību ārstēt vai, teiksim tā, palīdzēt ar zālēm. Ir slimības, pie kurām cilvēks var tomēr iet pie koča, psihiskās slimības, es domāju, bet pie citām nē. Tur sākumā ir jāizārstēs vai
jāuztais, lai tas stāvoklis ir, nu, nav akūts, un tad tu vari iet pie koča. Piemēram, klīniskā depresija. Nu, nav jēgas iet pie koča. Klīniskā depresijā cilvēks vispār viņam nav dzīves garša, viņam nav dopamīns, viņam nav ķīmiskais sastāvs, kas veicina mērķu īstenošanu. Līdz ar to pie koča pat nav jēga iet, jo cilvēks pat var parunāties. Daži cilvēki, kas sirgst ar klīnisko depresiju, viņiem ārēji pat nepateiks, ka viņi slimo. Ja, viņi smaida, viņi runā un viss notiek, bet tad, kad ir jāsāk kaut ko darīt, viņiem pietrūkst tas iekšējais spēks. Līdz ar to sākumā ejam pie speciālista, ja ir nepieciešams lietojam medikamentus, kas palīdzēs līdzsvarot ķīmisko sastāvu, un tad mēs esam gatavi atgriezties pie saviem mērķiem. Un ceturtais tāds lielais bloks, kad coachings nebūs, ir es negribu mainīties. Patiesībā es neesmu gatava kaut ko mainīt. Pat ja es sēžu uz skudru pūžņa, es atrodu sev 102 atrunas, kāpēc man tur ir labi, un es neesmu gatava mainīties. Tad arī coachings nepalīdzēs, coachs nevar jūs piespiest darīt, tā ir jūsu dzīve, un jums ir tiesības sēdēt uz savas skudru pūžņa. Ja, tā kā šīs ir tādas 4 lietiņas, kur coachings tiešām nē, un kur labāk meklēt citus speciālistus. Kādi tad jautājumi, ja, piemēram, tomēr jūs izdomājat iet pie koča? Kādi ir tās jomas, kur var būt aktuālāks? Ielieciet lūdzu čatā jomu, kas jums šobrīd būtu tāda aktuālāka jūsu dzīvē, par mērķiem, vai pašpārliecība, vai kaut kādas komunikācijas prasmes, vai kaut kādas citas prasmes, dzīves līdzsvars, pašapziņa, ja, respektīvi nu, vēlme un gatavība iepazīt sevi. Starp citu, ar pašpārliecības trūkumu sirgst diezgan daudz cilvēki, un neviens nav izņēmums. Kāpēc? Jo, ziniet, es meklēju vairākus gadus atbildi uz šo jautājumu. Kāpēc, piemēram, es domāju, ka es esmu diezgan pašpārliecināts cilvēks, bet katru reizi, kad es sāku darīt kaut ko kaut vai nedaudz savādāk nekā pirms tam, mana pārliecība par sevi kaut kur un aiziet. Ja, un es sāku atkal sevi ar kādu tur salīdzināt, vai domāt, ka es neesmu pietiekami laba un tā tālāk. Patiesībā tā ir absolūti normāla situācija attiecībā uz jaunām pieredzēm. Jaunā pieredzē sanāk, ka tas, ko mēs darām, ir nedaudz augstāk par mūsu kompetenci un īpašību kopumu, kas mums ir šobrīd. Respektīvi, tā latiņa, ko mēs ņemam, ir nedaudz augstāka nekā bijusi pirms tam. Un kamēr neaizpildīsies ar pieredzi, es to izdarīju vairākas reizes. Šī plaisiņa, tikmēr mūsu pašpārliecība ir nedaudz samazināta. Kā tikai mums tā pieredze parādās, mēs sākam justies tur ērti. Ja? Tā kā tādi jautājumi. Tā, skatos, kas mums ir čatā. Jā, oficiālā darbā blusa mani neuztver nopietni, privāti praksē Tarkans ar mega empātiju. Jā, tādi varētu būt. Un jomas, kādas jums jomas varētu būt šobrīd aktuāli? Kaut kādi mērķi, tur garīgie mērķi, tādi materiālie mērķi, pašpārliecība, komunikācija. Vēl varbūt ir koči, kas strādā, piemēram, ar karjeru, ja, piemēram, citu profesiju izvēle. Vēlos mainīt profesiju, bet īsti nesaprotu, kas tur varētu man būt. Tā kā viss kaut kas var būt, parādīšu pēc pāris slaidiņiem arī jautājumus, kuri varētu būt jums vai nākotnē jūsu klientiem. Bet ieliku arī pāris reālus piemērus. Te man ir jāsaka, ka vārdi un vecums ir mainīts, lai nav saikne ar konkrētu cilvēku, bet cilvēki atļāva izmantot to pašu komentāriņu. Kas notiek pēc coachinga? Man ir jāsaka, ka coachinga process atšķirībā no terapijas procesa ir ļoti īss. Parasti tās ir 5, 10, maksimums 15 sesijas, atkarībā no mērķa lieluma, un līdz pusgadam, tur 9 mēnešiem maks. Jo
tā būtība, ka cilvēks iemācās pats tikt galā ar dzīves izaicinājumiem un pats iemācās, kas viņu motivē, kas viņu nemotivē. Pats iemācās lietot tos jautājumus un rīkus, ko izmanto coach, respektīvi šī palīdzība vairs nav vajadzība. Līdz ar to pirms coachinga varētu būt tādas neskaidrība par mērķiem vai kā tos sasniegt, šaubas varbūt par savām spējām, un reaktīva rīcība, jeb mana dzīve mani vada. Tur, kur aizvedīs, tur būs labi vai nebūs labi. Ja? Bet tāda kaut kas notiek, es reaģēju. Kaut kas notiek, es reaģēju. Coachings ir par to, ka mēs paņemam atbildību par savu, par dzīvi savās rokās. Un līdz ar to pēc coachinga parasti tas efekts ir tāds, ka mērķi ir skaidri vai ir ļoti skaidrs, kā sasniegt viņu. Pašpārliecība rīcībā. Ticiet man, ne jau viss sanāk. Ja? Tiešām, nē. Katram cilvēkam ir lietas, kas nesenāk, un ir jāiemācās tikt ar to galā. Ir tāda Japānas teiciens, man ļoti patīk. Nav svarīgi, cik reizes tu esi nokritis, svarīgākais, ka tu piecēlies par vienu reizi vairāk. Ja, un, tas ir par to, ka mēs krītam, katrs no mums krīt. Galvenais, lai mēs pieceļamies par vienu reizi vairāk. Un tas dod tādu proaktīvu pieeju. Nevis es gaidu, ka man kāds iedos iespēju, bet es eju un sakārtoju savu iespēju. Ja. Un, piemēram, coachings palīdzēja man atklāt, ka mans sapnis kļūt par uzņēmēju nav tikai sapnis. Es varu to īstenot. Tagad man ir savs veiksmīgs uzņēmums. Bija kliente, grāmatvede dāma, kura vairākus gadus sapņoja par savu biznesu. Viņa strādāja algotajā darbā. Un, ziniet, kā mēs pieticīgi latvieši, ko te es nemāku, citiem izdodas, man jau noteikti neizdosies, vai arī, kā Marina raksta, man neuztvers nopietni, ko mēs tur mākam sev izdomāt, ja? Un sarunas ar koču iedeva šim cilvēkam pārliecību, ka es varu vismaz pamēģināt, un man drošā veidā. Tur bija tā, ka cilvēks neaizgāja no darba uzreiz, bet sāka veidot to pakāpeniski, un 2 gadu laikā arī bija iespēja jau aiziet no sava algotā darba un strādāt tikai sev. Ja? Tā kā tāda ļoti, ļoti iedvesmojoša pieredze. Otrais piemērs ir par vadītāju. Es vienmēr domāju, ka es neesmu pietiekami labs līderis. Coachings palīdzēja atklāt manas stiprās puses, un tagad vadu komandu ar pārliecību. Mūsdienās organizācijās ir īpaši tādus, kas tur domā mūsdienīgi, ir līderība, tev ir jābūt līderim. Un tomēr līderis ir tik plašs jēdziens, un līderība netiek patiesībā, nevajadzētu viņu uztvert tā, kā mums ir uzspiedušas reklāmas vai filmas, ka tas amerikāņu stils, es stāvu uz skatuves un tur smuki runāju un smuki visus vedu uz priekšu. Nē, līderība ir milzīgs spektrs. Ir vairāki piemēri vēsturē un arī pasaulē, kur tie vadītāji milzīgām korporācijām patiesībā ir diezgan nemanāmi cilvēki. Es pat teiktu, tādi pelēkie cilvēki, kurus nepamanām, bet viņi ir lieliski līderi. Jo līderis ir par to, ka es vedu savu komandu uz nākotni, un es varu pat iet beigās vai komandas vidū. Man nav obligāti jābūt priekšā. Ja? Un šis cilvēks izpētīja, kas ir viņa talanti, kas ir viņa stiprās puses un kas ir viņa autentiskais līderības stils. Man ir jāsaka, ka šajās coachingās tika izmantot arī tādi instrumenti kā aptaujas. Ja, respektīvi, arī līderībā ir kaut kādas īpašības, īpašību kopums, ja, kur mēs varam atpazīt, kuri varētu būt man tie talanti, un tad cilvēks izanalizēja, padomāja, kā talantus izmantot vairāk, kuras lietas viņu bremzē, kuras nebremzē, padomāja, ko ar to visu darīt, un ieguva savu pārliecību, un komanda to uzreiz arī pamanīja. Un sāka reaģēt. Ja, jo tad, kad cilvēks ir pašpārliecināts, tad arī komanda jūtās drošībā, un līdz ar to nav tā viļņošanās. Tā kā divi tādi fantastiski piemēri, kas man iedvesmoja, bet rezultāti skaitļos, ieguvumi individuālā līmenī.
Ja jūs ejat pie koča, un es nerunāju par vienu sesiju, es runāju par procesu, 10 sesijas, ja, piemēram, pieaug pašapziņa, un caur pašapziņas pieaugumu arī lielāka apmierinātība ar dzīvi. Apmierinātība ar dzīvi galīgi nav saistīta, nu, vismaz ne tikai ar naudas apjomu kontā, absolūti nē. Tas ir iekšējais stāvoklis. Ja. Mērķu sasniegšana par 35% pieaug ātrums, kā tiek sasniegti mērķi. Man ir jāsaka, ka coachinga apmācību procesā arī ir viena tāda unikāla lieta, aug arī paši mērķi. Ziniet, kā apetīte aug ēdot. Sākumā man ir viens mērķis, tad, kad es viņu sasniedzu, es domāju, nebija nemaz tik traki. Ja? Kāpēc es nevarētu vēlēties arī to, piemēram, ja? Vai lielāku algu, vai lielāku kaut kādu lietu, vai būt laimīgam nevis tikai sestdienās, svētdienās, bet visu laiku, ja? Kāpēc gan ne? Līdz ar to mērķi arī pieaug. Stresa samazināšanās. Cik tas ir interesanti, stress ir iekšējais, stresas izjūta ir iekšējais stāvoklis. Un divi cilvēki, esot vienā un tajā pat situācijā, varbūt esat pamanījuši, viens ir tā, ka un stresā, un slikti, un visas stresa sekas un izdegšana, a cits cilvēks. Jā, nav labi. Jā, darīsim to un to. Tas ir iekšējais stāvoklis. Un ar apzināšanos, ar pašizpēti mēs attīstam arī, ir tāds vārdiņš, resilience, jeb spēja turēt stresu un nenoteiktību. Ja, un caur coaching procesu tas notiek diezgan ātri. Un 94% pieaug dzīves kvalitāte. Jeb, principā garantēts, ka, ja jūs apmeklēsiet koču, tad jūsu dzīves kvalitāte pieaugs. Ja? Tā kā tas ir par cipariem, par jautājumiem, ja? Kaut kādi, nezinu, iedvesmai, kad tie jautājumi varētu būt vai kādi tie jautājumi varētu būt. Ja jūs tagad ietu uz coachingu, kādu jautājumu no mana sāraksta jūs izvēlētos? Ielieciet cipariņu. Vēlme tikt skaidrībā ar sevi, vai sākt pilnveidoties, vai mainīt kaut kādu savu ierobežojušu uzskatu. Daži cilvēki ir pietiekami apzināti un pietiekami pašvērīgi, lai noķertu sevi, ka man tas traucē. Ja, un sākt ar to strādāt. Piemēram, tā pati pieminētā empātija. Man ir bijusi viena kliente dažus gadus atpakaļ. Viņa strādāja zvanu centrā. Tagad iedomājieties, zvanu centrā, kas apkalpo tāpat laikā pensionārus. Un viņas jautājums patiesībā bija saistīts tieši ar empātiju. Viņa teica, ja es turpināšu pārdzīvot par to, ko man saka mani klienti pa telefonu, tad es vai nu saslimšu, vai nu diezgan ātri izdegšu. Un viņas mērķis bija iemācīties vadīt savu empātiju. Respektīvi, viņa negribēja no viņas atteikties pavisam. Viņa gribēja saglabāt to cilvēcisko, bet viņa negribēja uzņemt to visu un pārdzīvot, jo viņai bija tik grūti, ka pēc kaut kādas sarunas viņai pat vajadzēja diezgan ilgu laiku, lai atietu, lai varētu runāt ar nākamo klientu. Un viņa atrada savus veidus, kā šo pārvaldīt un panākt. Nepieciešams definēt mērķus vai ieraudzīt iespējas, kā. Reizēm mērķis ir, bet mēs nesaprotam, kā. Attīstīt pašapziņu, fokusēties uz svarīgāko. Tagad, kad ir viss kaut kā tik daudz, tas tiešām ir svarīgi safokusēties, jo, iedomājieties, jums ir litrs ūdens un 100 glāzes. Litrs ūdens ir mūsu laiks, mūsu resursi, mūsu kapacitāte, un ir 100 glāzes. Kura glāze tieši būs pilna? Visdrīzāk neviena. Jā, visdrīzāk mēs neizdarīsim neko. Mēs tikai izšķaidīsim savu enerģiju, un arī viss ir daudz efektīvāk paņemt 2-3 glāzes un sapildīt viņas līdz malai. Jā. Plānot nākotnī, iedrošināt sevi, spērt pirmo soli, sākt darīt. Reizēm, ziniet, kā tas ir tik unikāli, reizēm cilvēks zina, ko viņš grib, zina, kā to sasniegt, bet atliek, līdz pat gadiem reizēm atliek, un reizēm pietiek kādu atbalstu, vienkārši lai sāktu.
Jo tad, kad tu sāc mācīties, tu sāc dabūt atgriezenisko saiti no dzīves un sāk kaut kādas lietas notikt. Jebkura mūsu jaunā kustība ikdienā, viņa ved pie kaut kādām sekām. Līdz ar to reizēm ir nepieciešams kāds cilvēks, ar kura atbalstu mēs varam spērt šo pirmo soli. Atklāt savus talantus, motivēt sevi, izvēlēties starp šo un šo. Reizēm ir kaut kādas sarežģītas izvēles. Un tad, attiecīgi, ja jūs ejat pie koča, tad tas būs ātrāk, jo kočs uzdos jums jautājumus, piedāvās jums instrumentus, caur kuriem reflektēt, domāt, atbildēt uz jautājumiem, meklēt resursus, meklēt iespējas. Un tas vienkārši ir daudz, daudz kvalitatīvāk. Es nesaku, ka jūs nevarat izdarīt to paši. Varat. Jautājums ir, cik daudz motivācijas jums būs to uzturēt ilgtermiņā un cik ātri. Nu, tāds piemērs. Jebkurš no mums var iet uz sporta zāli vai pat trenēties mājās ar mērķi, tur nezinu, nu, uzturēt savu fizisko ķermeni vai varbūt uzskačāt kādu muskuli. Individuāli mēs varam to izdarīt. Mēs pat jebkurš no mums varētu tur iet un sacensībās piedalīties, nezinu, tur skaistuma kopšanas konkursos un tā tālāk. Mēs varētu to izdarīt paši, bet daudz ātrāk būs paņemt treneri, paņemt koču, kas palīdzēs mums saprast un palīdzēs mums atrast mūsu īsto motivāciju un īstos soļus, kā to panākt. Nu, lūk. Kā notiek coachinga process? Nu, jūs atnākat pie cilvēka, pie koča. Jūs iepazīstaties sākumā. Ļoti daudz koču, praktiski visi sākumā piedāvā iepazīšanās sesiju. Tā ir īsa saruna, 20, 40 minūtes, kad jūs iepazīstaties, izstāsta koča, kā notiek process, kāda ir tāda svarīga nosacījuma coachinga procesā, par maksām, cik parasti bieži notiek, jūs iepazīstat ar savu jautājumu, un tad sesijas beigās vai pēc sesijas, nu, kā saprotam, vai mums ir tas mečs vai nav, un tad attiecīgi vienojamies par sadarbību. Jau pirmajā sadarbības sesijā tiek noteikts sadarbības mērķis. Un reizēm, ziniet, vesela sesija tur aiziet. Piemēram, viens no biežākiem jautājumiem, ar kuriem pie manis nāk, ir, es vēlos kļūt par labāku vadītāju. Ko tieši tas nozīmē? Reizēm tam aiziet līdz pat 40, 45 minūtes, ja tur vēlos labāk vadīt savu komandu. Vai arī es vēlos, lai mana komanda sāk beidzot performēt. Tas, starp citu, nav coachinga jautājums. Coachinga jautājumi vienmēr ir attiecībā uz sevi. Mēs nevaram piespiest citus cilvēkus mainīties, bet mēs varam veicināt ar savām darbībām viņu izmaiņas. Līdz ar to, ja cilvēks saka, es gribu, lai viņi vai viņš vai viņa sāk darīt to un to, es vienmēr saku pārformulē, lai sākas ar es un ko tu darīsi, vai kā tu mainīsies. Ja? Tad attiecīgi tiek noformulēts. Labs vadītājs. Vienam labs vadītājs ir viņa komunikācijas prasmes, kā tiek veikti uzdevumi, kā viņš jūtās, kā notiek miedarbība ar citiem. Un tā tālāk. Citam tas ir par kaut kādām pavisam citām lietām. Parasti ir tāds viens sākuma teikums un tādi kā kritēriji, kā cilvēks vispār to saprot. Un ir svarīgi veltīt tam tiešām daudz un pietiekami daudz uzmanības, jo ļoti bieži to sākuma ziloni mēs konkretizējam, un tas process aiziet daudz, daudz ātrāk. Sadarbības mērķis tad caur dažādu instrumentu palīdzību vai jautājumu palīdzību cilvēks sesijas beigās tiek līdz soļiem. Un coachinga būtība ir mazi soļi, maziņi, maziņi. Tas, kas neprasa daudz piepūles laika un resursu, un tas, ko mēs varam izdarīt līdz nākamajai sesijai, un ko cilvēks tiešām apņemās izdarīt. Parunāt ar vadītāju, sakrāt 10 eiro. Uztaisīt tādu un tādu pasākumu, izlasīt 3 lapas puses, jebkas. Ja, darbības soļi ar maksimālu atbildību pret sevi, ka es to izdarīšu. Ja. Iet mājās, dara vai nedara, atnāk atpakaļ, notiek refleksija. Kas ir noticis, kas ir mainījies, ļoti bieži situācija mainās pa šo laiku.
vai mainījies mērķis vai nē, kādu daļiņu no mērķiņa tiks ņemta šodien, atkal darbības soļi, un tā tas process caur atgriezniskās saites sniegšanu no dzīves, no paša sev, no kouča, caur jautājumiem, caur instrumentiem virzās līdz vai nu tiek sasniegts mērķis, vai nu sadarbība beidzas. Jo reizēm tie mērķi ir lieli, jā, un ir nepieciešami turpat vairāki gadi, lai to sasniegtu, bet vajadzīgs tikai tas sākums. Jā, sākums, lai cilvēks sajūtās pašpārliecināts, ka tālāk var turpināt arī pats. Jā, un tad, attiecīgi, sadarbība beidzas, notiek refleksija, ko cilvēks iemācījās par sevi, par procesu, šī procesa laikā, un cilvēks jau ar šīm zināšanām aiziet prom un spēja izmantot patstāvīgi. Ja? Jeb nu, tā vienā sesijā skatīties, ir kaut kāds nolūks, gribu kļūt par labāku vadītāju. Ja? Tiek sastādīts mērķis no tā, jo nolūks un mērķis, nu, tās ir divas dažādas lietas. Ja? Gribu kļūt bagāts. Tas ir nolūks. Ja? Mērķis katram tur var būt savs. Kādam bagātība būs miljons eiro kontā, kādam bagātība būs trīs bērni ģimenē, kādam bagātība būs maza mājiņa laukos, kādam bagātība būs strādāt tikai darba laiku un vakaru veltīt saviem mīļajiem. Un katram būs savs kāpēc, jeb tas galvenā motivācija, kāpēc cilvēkam tas ir nepieciešams. Ja tas kāpēc nav, tad cilvēks to nekad visdrīzāk nesasniegs. Ja jums nav iekšējais pamatojums, kāpēc jums vajag miljonu, jūs nekad viņu nenopelnīsiet. Ja? Ļoti bieži mums sabiedrība iestāsta un ir tāda viltus, kāpēc. Un šo izrunājot, mēs vienkārši saprotam, ka, hei, patiesībā tas nav mans mērķis. Ja, un es to negribu. Bet cik svētīgi ir atteikties no viltotiem mērķiem, atbrīvot šo telpu priekš īstajiem. Izpēti, kas jau ir darīts, kas nav darīts, kaut kādas idejas, brainstorms vai ir kaut kādas citas metodas, kā jau Marina minēja, ir dažādas radošās metodas, piemēram, tur MAK metodēs, ir dažādas pavisam tādas unikālas, kā piemēram De Bono, tad, kad mēs paskatāmies starp dažādām prizmām vai Volta Disneja metodas, galvenais mērķis ir izdomāt pēc iespējas vairāk iespēju, kā sasniegt. Skaties, jo vairāk ideju, jo vairāk iespēju mēģināt vēl un vēl. Pat ja viena ideja nesanāk, man vairs nav tam jātērē laiks. Man ir jau vēl 10, ko es varētu darīt vietā. Ja, līdz ar to te laiks ietaupās. Plāns beigās solis 1, 2, 3. Ko es darīšu tuvākajās 24 stundās, un pēc sesijas eju un eksperimentēju. Daru. Tad atgriežos, un tas process turpinās. Un man ir jāsaka, ka šis process ir ļoti līdzīgs arī organizācijās. Un organizācijās coachings var būt individuāli, ja, tad, kad tiek piedāvāts katram cilvēkam, kas vēlās pats. Es esmu diezgan pret uzspiesto coachingu, jo iet coachinga procesā, nu, tiešām ir vajadzīga vēlme, cilvēks to grib darīt. Ja. Gan arī coachingu izmanto komandām vai grupām. Ja, tas arī ir tāds veids. Procesi ir nedaudz savādāki, instrumenti var gan līdzīgi, gan papildus instrumenti. Un tad, kad izmanto gan individuālo, gan komandu, tur vispār notiek kosmiska izaugsme, tiešām forša izaugsme. Kas notiek? Produktivitātes pieaugums, uzlabojas komandas dinamika, inovāciju veicināšana, talantu attīstība. Skatieties, komanda vai grupa pati izdomā un vienojas par to, ko viņi grib sasniegt un kādā tieši veidā. Un tas ir unikāli. Tad, kad cilvēks saņem pavēli, jeb uzdevumu, viņa motivācija to darīt ir viena, bet tad, kad viņš pats ir izdomājis un piekritis un vienojies ar citiem un ir sadalīti darbi un atbildības līmenis un iesaistas līmenis ir pavisam cits. Pameklē arī cipariņus, arī kā uz organizācijām ietekmē coachinga procesā un ko saka aptaujas un pētījumi. Līdz pat 80% no tiem darbiniekiem, kas piedalījās coachinga procesā,
ziņo par augstāku pašnovērtējumu. Ja? Viņi novērtē savu darbu, uzlabojas darba sniegums, palielinās efektivitāte rezultātu sasniegšanā, mazāka prokrastinācija, ja, par 25%. Tā kā, respektīvi, cilvēki sāk ātrāk darīt lietas, nevis, es domāju, pašu lietu ātrāk, bet vienkārši mazāk atliek, un līdz ar to viss process arī daudz, daudz ātrāks paliek. Ja ir komandu coachings, jeb, nu, nezinu, piemēram, vadītāja komanda vai pārdošanas komanda piedalās coachinga procesā, tad kas notiek? Pa 73% uzlabojas komunikācija. Tiešām cilvēki iemācās komunicēt savā starpā, vienoties, noteikt mērķus, sadalīt atbildības lomas, un tas dod fantastisku rezultātu. Cilvēks, tā kā coachings ir par mērķiem un risinājumiem, nevis par pagātni, ja mēs nemeklējam problēmas, mēs nemeklējam, kāpēc neizdevās iepriekš. Mēs meklējam, nu, neizdevās, bet ko mēs šoreiz varam darīt savādāk, lai šoreiz izdotos. Tas pieeja risinājums vs. problēma. Ja, un tas ir tāds produktivitāte pieaug un arī darbinieku apmierinātība kopumā. Tas ir ļoti, ļoti forši. Un solītie praktiskie coachinga rīki, jeb instrumenti, ko jūs varat šodien piedāvāt. Man ir jāsaka, ka ja jums ir luste par šo tēmu, tad jūs varat paskatīties mūsu jeb MetaCoach YouTube kanālu. Tur šāda veida webināri ir nopublicēti no iepriekšējiem ierakstiem, un jūs varat pilnīgi sakrāt sev savu instrumentu rīku. Es šodien jums sagatavoju 3. Un pirmais ir pašattīstībai refleksijas jautājumi. Un es piedāvāju jums, nu tagad mēs nespēsim veltīt tik daudz uzmanības, bet jūs varat vai nu uztaisīt ekrāna šāviņu, vai nu rīt paskatīties ierakstā un atbildēt uz jautājumiem, kas man ir patiesi svarīgs šobrīd, šeit un tagad, šajā dienā, kur es esmu tagad. Kādas ir manas galvenās vērtības, prioritātes? Es tiešām ieteiktu rakstīt, nevis domāt, jo domu izrakstīšana tas ir atsevišķs process, kas veicina pašizpratni, kas veicina tādu domu sakārtošanu. Otrais jautājums, kādas ir manas stiprās puses? Padomāt, atklāt, kādās jomās jūs esat īpaši talantīgs. Ja ir nepieciešams, jūs varat pajautāt arī kādam draugam, ģimenes locekļiem, kolēģiem, kādas ir jūsu stiprās īpašības. Man kaut kā vairākus gadus atpakaļ likās, ka man nav talantu. Ziniet, es esmu no tiem cilvēkiem, kam, ja viņš kaut ko dara, tad agri vai vēlu izdodas labi. Nu, ne perfekti, bet labi. Ja? Es tiešām domāju, ka man nav nekāda talanta. Es savā dzīvē tik daudz hobijus, visu kaut ko esmu izmēģinājis un sapratu, ka nav. Bet tad, kad es sāku interesēties par šo jautājumu un tiešām meklēt, nav tā, ka nav cilvēkam talanti. Katram no mums ir. Jo talantu joms ir ļoti, ļoti dažāds. Intelekti ir, ja es nemaldos, 9. Ja? Es sapratu, ka mans talants ir organizēšana. Mans talants ir pacietība un uzstājība. Ja? Un tad, kad mēs šīs lietas uzrakstam, atkal es ieraugu, es sāku redzēt, kur to var izmantot. Ja? Un dažreiz citi cilvēki mums var to pateikt priekšā. Trešais jautājums. Ko es vēlos sasniegt nākamajā gadā? Definēt konkrētus un izmērāmus mērķus. Gada laikā, piemēram, ko jūs gribētu sasniegt līdz nākamajam septembrim? Kāpēc gan ne? Kas mani kavē virzīties uz priekšu? Ja, tiešām pasēdēt un padomāt, kādi ir mani šķēršļi šobrīd šī mērķa sasniegšanā un kādas varētu būt stratēģijas nevis mērķa sasniegšanā, bet lai pārvarētu tos šķēršļus. Reizēm vienkārši noņemot šķērsli vienu, pat reizēm iekšējais tas ir, mums atverās tāds šoseja, ātrgaitas šoseja uz mērķa sasniegšanu. Un 5. jautājums, ko es varu sākt darīt citādi jau šodien? Mazu solīti, pat ja tas ir kaut kāds mikro solīts, nezinu.
Gribu sakrāt kaut kādu naudas summu. Es šodien varu atlikt 1 centu. Kāpēc gan ne? Mazais solīts, ja, pēc šodien. Konkrētas darbības izdomājam un sākam realizēt. Tā kā pa soļiem. Novērtējam savu situāciju, izpētam, ja ir nepieciešams, ja jūs saprotat, ka jūs paši netiksiet galā vai pašam būs grūti, nu kā ar to fizisko formu un paštrenēšanos vai treneri, ja? Ja jūs uzskatāt, ka gribat ātrāk vai efektīvāk, tad jūs izpētat, kur jūs varētu meklēt šādu atbalstu un sāciet savu ceļojumu pretīm saviem mērķiem. Tas ir pirmais instruments. Otrais instruments, ar ko es gribēju ar jums padalīties, ir Grow. Un šis ir pamats coachingā. Mēs to sākam apgūt jau burtiski pirmajā mācību modelī. Kāpēc? Jo caur šo sarunas prizmu ļoti vienkārši var nesteigties un paskatīties tā pietiekami dziļi uz jebkuru jautājumu. Grow ir izaugsme, jeb goal, reality, options un way forward. Mērķis. Reizēm mēs vienkārši neesam definējuši mērķi pietiekami skaidri, tāpēc mums nesanāk viņu sasniegt. Ja? Mērķis. Nodefinējam mērķi. Tad, kad ir definēts mērķis, mēs steidzīgie cilvēki jau parasti mūsu prāts nesās uz risinājumiem, bet nē. Nesteidzamies un sākumā attiecībā uz noteiktu mērķi padomājam, kāda ir esošā situācija. Kas man ir, kas man nav, ko es darīju, ko es nedarīju, kāda resursi man ir, kāda resursi man ir nepieciešami. Ceturtais solis, jeb iespējas. Viedokļi, citu cilvēku viedokļi vai iespējas, kā sasniegt šo mērķi, jo vairāk, jo labāk. Te tiešām nav jāsteidzās, un te daudzums pāri kvalitātei. Jo reizēm viena ideja paķer otru ideju un sāk veidoties kaut kāds ideju kopums, plus tas iedod to elastību. Ja nesanāca šādi, man ir iespēja vēl izdarīt šādi, šādi un šādi. Ja? Un noslēdzam mēs ar darbību plānu, ko tad es darīšu un kad konkrētajos termiņos un datumos. Nu, piemēram, sapulcē mēs varētu to pielietot. Sapulces mērķis nekad nav pārunāt par šādu un šādu tēmu. Absolūti draņķīgs sapulces mērķis. Sapulces mērķis tam ir jābūt ļoti tādam uzskatāmam, konkrētam. Vislabāk pārbaudīt to ar jautājumu, kādu rezultātu mēs sagaidām sapulces pēdējā sekundē. Piemēram, izstrādāt 10 idejas, kā atrisināt šo problēmu un noteikt prioritātes un atbildīgos darbībām, novēršanas darbībām. Un šis jau būtu labāks sesijas mērķis. Bet parunāt par problēmu, ne, tas ir tikai nolūks. Ja? Kā mēs zināsim, ka mēs sasniedzām sapulces mērķi? Ja mēs paņemam manis tikko pieminēto, mums ir uzrakstīts uz lapas, piemēram, Excelī. Mēs redzam tur 10 iespējas. Katrai iespēja ir izvērtēts prioritātes un sasniedzamība un izvēlēts top 3, un top 3 ir noteikti arī atbildīgie vārds, uzvārds un datums, kad cilvēkam jāsāk. Ot, ja? Ļoti labs sapulces mērķis. Fantastiski. Ja? Tad, kad mēs sākam skatīties uz esošo situāciju. Ja? Kas mums jau ir, kas nav, kas ir nepieciešams, kādi šķēršļi ir, kāds atbalsts ir, kādi resursi un tā tālāk. Tad, kad ir izrunāta esošā situācija, ejam uz viedokļiem vai iespējām. Viedokļi, piedāvājumi, ideju ģenerēšana un vēl, un vēl, un vēl, un vēl. Mīļākais koču jautājums. Tālākais kurs no visām idejām, kas mums ir, tur var savaidoties pat 20. Mums bija mērķi 10, sašaurinam līdz 10. Tad no 10 mums jāsašaurina līdz 3, ko mēs sāksim taisīt un darīt. Ja? Katram solītim parādās termiņš, katram solītim parādās atbildīgais. Atbildība vienmēr pieder cilvēkam, ne tehnoloģijām, ne departamentiem. Vārds, uzvārds, Līga Ozoliņa, Laila Snidzāne. Nevar būt atbildīgs mārketinga departaments, nevar būt atbildīgs mārketinga direktors, vai tur mārketings, vai finanses, vai vēl kaut kas. Nē, tur ir vārds vienmēr.
Par departamentu atbildu vadītājs. Ja, tad, attiecīgi, ja nav noteikts tur kaut kāds konkrēts cilvēks, tad Lailas Nīdzāna, piemēram, ja jūs esat vadītāji, ir arī kaut kādi atskaites punkti. Un tad nākamajā sapulcē mēs jau varam paskatīties, kas tika izdarīts, kas netika izdarīts. Ja? Un mēs varam griezties jau pret atbildīgo cilvēku un jautāt, kas notiek. Ja? Tā būtu jau ļoti kvalitatīva sapulce. Kvalitatīvas sapulces tiešām, man liekas, ir jebkuras organizācijas stūrakmens, un, ja iemācās vadīt sapulces, tad izaugsme diezgan ātri arī notiek, tiek ietaupīts laiks, daļa no sapulcēm tiek vienkārši izsvītrot no dienas kārtības, jo, ja mēs nevaram noteikt sapulces mērķi, vai tiešām šī sapulce ir vajadzīga, ja, tā kā jautājums, nu, lūk. Un trešais instrumentiņš, ko es gribēju jums iedot, tas ir tāds ļoti universāls luksoforiņš, jeb start stop continue. Un to var lietot saviem mērķiem, to var lietot uzvedību maiņai, ģimenē, komandā. Tā var būt kaut kāda sāruna grupā vai, nezinu, ģimenē vai komandā. Ar šī instrumenta palīdzību mēs varam izstrādāt kaut kādus uzvedības, nezinu, ruļļus. Trīs jautājumi. Vai nu uz kaut kādu kopējo jautājumu, vai ļoti tādu maziņu jautājumu. Nu, piemēram, es gribu mainīt kaut kādu savu ieradumu. Nezinu, tur, piemēram, es gribētu sākt tur vairāk kustēties savā ikdienā, vairāk sportu ieviest vai vairāk kustības. Ja, un tad, attiecīgi, uz to, ko man vajadzētu pārstāt, darīt, runāt, rīkoties, stop. Ko man vajadzētu pārstāt darīt savā dzīvē? Start. Ko man vajadzētu sākt darīt, runāt, kā rīkoties un tā tālāk. Un ko man vajadzētu turpināt darīt? Nu, nav jau tā, ka kas mūsu dzīvē nav. Nu, ir. Ja? Ko man vajadzētu turpināt darīt? Komandās, piemēram, ja mēs runājam par atmosfēru komandā, ja, tad ko mums visiem vajadzētu pārstāt darīt, runāt, rīkoties? Stop. Tas vienkārši ir stop, aizliegts. No šodienas vienkārši mēs tā vairs nedarām. Visi izrunājam, pierakstam, vienojamies. Start. Ko mums vajadzētu sākt darīt, runāt, rīkoties? Es šo instrumentu diezgan bieži izmantoju komandās, tieši pirmajās sesijās, lai izveidotu to pirmo kontaktu, vienotos par sadarbību. Un ziniet, kas ir visbiežākais, ko cilvēki liek šeit, pie starta? Divas lietas. Viena lieta - sākt sveicināties, skatoties acīs. Ja, nevis vienkārši tāpatās, bet tiešām ieraudzīt otru cilvēku un teikt paldies. Ja, tas ir unikāli. Elementāras lietas, ja, bet mēs par šo vienojamies. Turpināt darīt, runāt, rīkoties. Ja, sastāt tādu kā sarakstiņu, visi vienojās, kā es saku, parakstās ar asinīm, ja, un parādās arī telpa, pret kuru teikt, klausies, bet mēs vienojāmies tā nedarīt, vai mēs vienojāmies tā darīt. Ja, un cilvēki sāk tā kā saukt viens otru pie atbildības par šo kopā izstrādāto noteikumu ievērošanas. Ģimenē fantastiski strādā. Kāpēc neapsēstos vienu vakaru visiem kopā un izstrādāt savas ģimenes kārtības rulli? Ja, lai piedalās visi ģimenes locekļi, var šo rulli smuki noformēt un pielikt pie leduskapja vai vēl kaut kur un ik pa brīdim atgriezties. Ja, tāds instrumentiņš, ko es gribēju piedāvāt. Ja jums ir kaut kādi jautājumi, tad droši sāciet domāt, lieciet čatā. Es pamazām sāku tuvoties prezentācijai, un daži pēdējie slaidi. Visas tās lietas, ko es jums stāstīju, gan principi, kad iet pie koča, neiet pie koča, ko kočings dod, kādi tur varētu būt jautājumi, dažādi instrumenti. Tur apakšā ir kočinga kopums un pamati. Šajās partnerattiecībās ir koči. Un jā, tie kočinga principi visā pasaulē ir vienādi, un sākam mēs ar to, ka mēs viņus attīstam. Klausīšanās prasme. Ikdienā mums tik daudz ko darīt, mēs tik daudz esam fokusēti uz sevi, uz saviem darbiem, uz saviem nolūkiem, mērķiem, uz kaut kādām problēmām, kas ir,
ka mēs zaudējam tādu prasmi patiešām klausīties otrā cilvēkā un nevis tikai dzirdēt, bet arī, ziniet, gribēt saprast, nu, tā kā klausīties ar nolūku saprast, nevis caur savu kaut kādu prizmu, bet patiesībā kā tur ir. Atvērtība, beznosacījuma pieņemšana un izpēte nenākt sarunā ar jau savu viedokli, bet nākt ar tādu veselīgu zinātkāri, kā tur ir. Jo nevienmēr tas kvadrāts, ko mēs redzam, ir kvadrāts. Kādam citam tas ir aplītis, kā zīmējumā jūs redzat, kādam citam tas ir vispār cilindrs, kāds cits vēl kaut ko citu redz. Dziļi atverošie jautājumi, resursu meklēšana, modelēšana, jaunu iespēju meklēšana un dažādi instrumenti un tehnikas. Un to visu var apgūt. To visu var apgūt un burtiski pāris minūtēs pastāstīšu par, kur to var izdarīt. Ja ir kaut kādi jautājumi, tad rakstiet. To var izdarīt mācību skolās, coachinga apmācību skolās. Latvijā ir vairākas, mēs esam viena no. Man ļoti bieži uzdot jautājumu, kā izvēlēties skolu. Tad es teiktu, ka nu, jums būs jāatbild pašiem uz šo jautājumu. Ko es darītu? Es apmeklētu šādus webinārus katrā skolā, iepazītos ar treneriem, pajautātu cilvēkiem, kas jau ir pabeiguši šīs mācības, un izdarītu secinājumus pati un pievienotos tai skolai, kas man patīk. Es pati mācījos šajā skolā, kuru šobrīd es vadu. Es biju pirmajā plūsmā vairākus gadus atpakaļ. Kāpēc man uzrunāja šī programma? Tāpēc, ka tajā bija, tā ir liela, un tajā bija gan individuālais coachings, gan komandu un grupu coachings, gan transformāciju coachings. Kopā 9 moduļi. Es toreiz biju vadītāja, un man vajadzēja saprast gan individuālā līmenī, ko man darīt ar saviem padotiem, gan ko man darīt ar viņiem kā ar komandu. Jā, gan arī tas transformācija, coachings, vērtības, uzskati, pārliecības, kaut kāda misijas jautājuma man arī interesē. Šobrīd mums startē 2 programmas, 2 kursi, grupas drīzāk. Viena ir 13. septembrī klātienē. Tad, kad es vakar taisīju prezentāciju, tā grupa vēl bija pilna. Šodien atbrīvojās viena vietiņa, līdz ar to arī klātienē šobrīd ir pieejama viena vieta. Ja nu gadījumā jūs izdomāsiet pievienoties, droši dodiet ziņu, bet vajadzēs diezgan ātri domāt, jo tā sāksies jau šo sestdienu, 13. septembrī. Online šobrīd ir pieejamas 2 vietiņas un sākam mēs 20. septembrī. Bet tas ir liels lēmums. Un es saprotu, ka reizēm šāda liela lēmumi prasa laiku. Līdz ar to droši domājiet, vēl viena grupiņa sāksies janvārī, un tad atkal septembrī 2 grupiņas klātienē un online, un janvārī. Es zinu cilvēkus, kuriem šis lēmums top pat 2-3 gadus. Mēs nekur nepazudīsim, gaidīsim tad, kad pienāks īstais laiks. Mācības ir lielas, starp mācību dienām ir prakse. Ir jārēķinās ar aptuveni 1,5–2 līdz 3 stundām nedēļā, vēl klāt materiālu lasīšanai, praksē ar studiju biedriem. Beigās ir eksāmens, toties pabeidzot un saņemot savu certifikātu. Cilvēki ir pietiekami pārliecināti, zinoši un prasmīgi, lai strādātu ar jebkuru jautājumu, ar kuru atnāk klients. Un tā ir tā lieta, ko mēs palīdzam cilvēkam apgūt un nodrošināt savā ikdienā. Paldies jums, ka bijāt šodien ar mani. Ja ir kaut kādi jautājumi, tad rakstiet vai nu tagad, vai nu rakstiet arī pēc tam. Mans e-pasts un telefons numurs ir uz ekrāna. Piesakojiet mums arī sociālos tīklos. Mēs tiešām cenšamies tādu vērtīgu saturu veidot. Mēs esam gan LinkedIn, gan Facebookā, gan Instagramā, gan YouTube. YouTube, kā jau minēju, ir arī iepriekšēji ieraksti par ļoti, ļoti dažādām tēmām. Un pāris reizes mēnešos mums ir dažādi webināri. Tā kā piesakojiet, gaidīšu jūs citas reizes apzinātībai, lai jūsu šodienas pieredze nepaliek tukšā, lai nepazūd. Ziniet, kā cilvēks nemācās no pieredzes.
Cilvēks mācās no refleksijas par savu pieredzi. Padomājiet, un, ja ir iespēja, tad padalieties lūdzu arī ar mani čatā. Kas ir tas, ko jūs iemācījāties šodien? Šajā pusotrā stundā, ko jūs pavadījāt ar mani, varbūt jūs kaut ko uzzinājāt, vai iemācījāties, vai sapratāt. Ierakstiet lūdzu čatā, vai padomājiet patstāvīgi. Šī ir tā mācību jautājums, kas palīdz mums ātrāk attīstīties un ātrāk pilnveidoties. Gaidīšu jūsu atbildes. Ja jūs to darīsiet savā galvā, tad lai izdodas, un es arī noslēgšu mūsu video, un ja kādam būs jautājumi, tad atbildēšu.